Esam ieradušies pie Dzintara, čau. Jā. Kuram ir Latvijā vienīgais mobilais gateris. Ko tu, Dzintar, vari pastāstīt par šo mobilo gateri? Tāda feature ir, ka pieķē un aizbrauc pie cilvēka, kuru vajag. Ir mājās baļķi un nav savi baļķi, var nopirkt baļķus. Koku materiāla cena viņam sanāk baļķis plus mans darbs. Kas cilvēkam ir jābūt mājās, ka tu pie viņa ierodies? Nu, jābūt ir 3 fāžu elektrībai, vēlams C20, tad nesit korķis ārā. Jā. Bet, ja nav elektrības, ir 1 fāžu, tad ģenerators. Šī gadījumā saimniekam nav mājās 3 fāzes, un mēs paņēmām šādu no nomas ģeneratoru. Vienīgais tas būs papildus izmaksas par ģeneratoru. Te viss notiekās. Viss zāģējās. Tu brauc par visu Latviju ar šo mobilo gateri? Nu, ja vajag pa visu Latviju, gribu iekarot Zemgali, jā, pēc tam, ja būs arī tālāk kaut kur braukšu arī tālāk. Ja klients prasīs nobeicēt materiālu uz vietas, vai to tu arī darīsi? Nu, nē, es tikai zāģēju. Tad Dzintars tikai zāģē? Es tikai zāģēju. Piesakamies, jo Dzintaram rindas jau ir lielas. Tātad zvaniet uz manu šo numuriņu, visi tie, kas vēlās lētāk uzbūvēt savu māju un iegūt lētākus koku materiālus. Lūdzu, apakšā numuriņu. Piemēram, ja kādam būtu 50 kubi, cik ilgā laikā tu varētu izāģēt 50 kubus? Nu, plus mīnus stundā kubikmetrus apmēram aiziet. Nu, atkal skatoties kādi baļķi un... Respektīvi 50 stundas un jums ir 50 kubi apaļais materiāls izāģēts, jā? Tieši tā. Dzintars, kur atrodas? Valgundi. Var arī vest uz Valgundi? Labāk, lai netērētu savu naudu, es aizbraukšu pie jums. Tā tad iegaumējiet, ar ko šitais gateris atšķirās, lai netērētu savu naudu laiku, Dzintars ieradīsies tieši pie jums. Un jo visi pārvadājumi, visi maksā naudu. Piesakojam visi Dzintaram TikTokā. Tad klausies, tu viens pats brauc visu zāģēt? Nu nē, man ir čakli dēli izaudzināti. Viss kārtībā, tu esi čakls? Jā. Kas jums tagad notikās? Pa platu ir bišķīt baļķi, paregulēsim, lai varētu izāģēt. Viss labi? Tiešām čakli, viss kārtībā. Tad, cik saprotu, pagaidām strādā tikai privātpersonām. Vai uz priekšdienām ir plāns darboties arī ar uzņēmumiem? Jā, ir tāds plāns, un ir plāns arī, ja vajadzēs arī izrakstīt kvīti, jeb rēķinu izsūtīt. Pagaidām darbojies tīri pa ziedojumiem. Nu, tā varētu teikt.